Čau visiem! Paldies, ka esat šeit, un ja esi viens no mums, kam ir diabēts, tas ir domāts tieši tev. Šodien es gribu parunāt par to, kā dzīvot tā, lai diabēts būtu ar tevi, nevis to ar diabētu. Zinu, kā tas ir, kad uzzini, ka tev ir diabēts, sākumā liekas, ka viss ir mainījies. Šķiet, ka viss, ko darīja līdz šim, ir jāmet pie malas, jādzīvo pareizi un superveselīgi. Bet klausies, tas viss ir iespējams bez milzīgām izmaiņām un pats svarīgākais, nezaudējot dzīves prieku. Dzīve ir viena, un diabēts nav šķērslis to dzīvot pilnvērtīgi. Es uzskaitīšu dažas lietas, kas tev varētu palīdzēt. Pievērsies tam, kas tev patīk, un dari to. Pirmkārt, es atkārtoju, nekas nevar aizliegt tev darīt to, kas tev patīk. Tev patīk sports, gleznošana, ceļošana vai jebkas cits? Lūdzu, dari to. Diabēts nav jāuztver kā šķērslis. Ja sporto, tad vienkārši pārbaudi cukura līmeni pirms un pēc aktivitātēm, kā arī aktivitāšu laikā. Ceļojot, ieplāno uzkodas un neaizmirsti par insulīnu. Nekas, ko mīli, nav aizliegts vai jāpamet, tikai tāpēc, ka tev ir diabēts. Tas, kas ir svarīgi, saprast, kāpēc tu mīli konkrēto lietu un pielāgot to savai ikdienai. Diabēts māca plānot, un tas pat var būt labi. Piemēram, ja draugi aicina izbraucienā, dari tā, iepako visu, kas vajadzīgs, insulīnu, uzkodas, ūdeni un esi gatavs piedzīvojumiem. Vari justies droši, jo esi sagatavojies un arī izbaudīt to, ko dari. Tas ir tieši tas, kā diabētu pielāgot saviem plāniem, nevis otrādi. Esi proaktīvs. Es zinu, ka tas varētu izklausīties grūti, bet ļoti svarīgi ir būt proaktīvam un pārvaldīt situācijas. Tādā veidā diabēts nekļūs par milzīgu problēmu. Piemēram, ja draugi uzaicina uz kādu ballīti vai kopīgu pasākumu, tu vari brīvi pievienoties, vienkārši sagatavojies, pārbaudi cukura līmeni, pirms dodies un paņem līdzi visu nepieciešamo. Šādi tu pats kontrolē situāciju un izvairies no nepatīkamiem pārsteigumiem. Jo vairāk pats var ietekmēt situāciju, jo mazāk diabēts var tevi ietekmēt. Protams, gadās, ka kāds pajautā, kas tas ir par mazu aparātu vai kāpēc tu pārbaudi cukura līmeni? Nebaidies no šādiem jautājumiem, gluži otrādi, izmanto iespēju pastāstīt par to, ka esi pavisam parasts džeks, kas vienkārši sevi pieskata. Un, lai nu kā, nav pamata kautrēties savas veselības dēļ. Bieži cilvēki ir ieinteresēti un pat atbalstoši, ja esi godīgs. Izbaudi mazās uzvaras. Dzīvē ar diabētu ir daudz mazu uzvaru, kas var radīt lielu prieku. Vai tu pats gatavo kādu veselīgu ēdienu, izdomā jaunas receptes vai atrod veidus, kā veselīgi pielāgot savus ierastos ēdienus, tā ir mazā uzvara. Piemēram, ja tev izdodas saglabāt stabilu cukura līmeni dienas laikā vai esi pasargājis sevi no kārdinājuma apēst ko nepiemērotu, apsveic sevi. Šie mazie prieciņi palīdz uzturēt pozitīvu attieksmi, un tas ir ļoti svarīgi. Prieks, ka viss ir kārtībā, palīdz tev justies stiprākam. Vari pat ieviest ieradumu pierakstīt savas mazās uzvaras, piemēram, izveidot mazu uzvaru sarakstu savā telefonā. Tādā veidā, ja jūties noskums, vari paskatīties uz visu, ko esi sasniedzis, un ar iedvesmu atsākt savus plānus. Atroda līdzīgi domājošus cilvēkus. Kad es atklāju, ka man ir diabēts, sākumā likās, ka esmu viens. Bet tad es sapratu, ka diabēta kopiena ir ļoti atbalstoša, un tu vari atrast cilvēkus, kuri saprot, kā jūties. Pievienojies grupām, kur dalās pieredzē, vai arī piedalies kādos diabēta pasākumos, tu iegūsi draugus, kuri saprot tavu ikdienu. Cilvēki, kuri arī saskaras ar diabētu, saprot nianses un var dot noderīgus padomus. Tādā veidā tu jūties, ka neesi viens, un ir labi apzināties, ka ir cilvēki, kas tevi atbalsta un motivē. Tad ir grūtības vai ir nepieciešams iedvesmas lādiņš, tieši šie cilvēki var būt tos atbalsta plecs. Tomēr tas nekādā veidā nenozīmē, ka tavi draugi tagad būs tikai tie, kuriem arī ir diabēts. Draugi ir draugi, bet to būs līdzīgi domājošie, kuri vajadzības gadījumā tevi sapratīs. Apjaut savas iespējas un esi pats savs saimnieks. Diabēts iemāca būt stipram un gudram, izmantot zināšanas, lai būtu pats savu labākais draugs. Apgūsti, kā tava ikdiena ar diabētu varētu kļūt vieglāka un kā tu pats vari ietekmēt savus cukura līmeņa rādītājus. Ar laiku tu redzēsi, ka tas dod spēku justies neatkarīgam, un tu apzināsies, es pats varu. Šī pārliecība palīdz arī citās dzīves jomās, jo tu jūties kā savas dzīves saimnieks, kurš pats nosaka savus noteikumus. Diabēts var šķist liels šķērslis, bet patiesībā tas ir tikai kārtējais izaicinājums, kas tevi padara stiprāku. Kad saproti, ka vari visu pārvaldīt, dzīve kļūst vieglāka, un tev nav jāuztraucas par katru sīkumu. Tici sev un nekad nebeidz smieties. Jā, tieši tā, smiekli ir labākās zāles pat visu. Dzīvē vienmēr ir kaut kas pozitīvs, un, ja vari par to pasmieties, nekas tevi nevar apturēt. Vienmēr centies saskatīt labās puses, jo dzīve ar diabētu nav dzīve bez prieka.
Tieši tādēļ, pat ja kaut kas neiet pēc plāna, pieņem to ar vieglumu un zini, ka viss būs labi. Katrs izaicinājums, ko tu pieņem un pārvari, tikai pierāda, ka esi stiprāks. Nu, ceru, ka šie padomi tevi uzmundrināja un palīdzēja saprast, diabēts nav dzīves beigas. Gluži pretēji, tā ir iespēja izzināt sevi un kļūt spēcīgākam. Atceries, ka tu esi nevis diabēta upuris, bet uzvarētājs, kas turpina dzīvot ar pilnu krūti. Paldies, ka skatījies šo video! Ja tev patika un vēlies vairāk šādu pozitīvu un uzmundrinošu saturu, spied like, abonē kanālu un dalies ar šo video, lai arī citi jaunieši, kam ir diabēts, redz, ka dzīve ir jāizbauda un ka viss ir iespējams. Tiekamies nākamajos video un neaizmirsti, esi stiprs un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi!